Mūžu. Vieta ļoti skaista, vēsturiska, es tā padomāšu tūlīt, vai es jums te visu stāstīšu. Atrodās viņa Vilces pagasta Jelgavas novads. Celta barokas un klasicisma stilā. Šobrīd viņš ir kā valsts nozīmes mantojums un valsts aizsardzībā kopš 20. gadsimta beigām, konkrētāk 1998. gada 15. decembra. Tā kā īsti pirms Ziemassvētkiem valsts viņa ņēma savā apgādībā, bet, neskatoties uz to, šobrīd viņa ir kā privāts īpašums. Ja? Pirmo reizi šo te zemi, tas bija 15. gadsimta otrā puse, tādā laikā zināma Fon Mēdemu dzimta ieguva šo te īpašumu. Īpašums bija liels, 170 arku, man liekas, es rēķināju uz hektāriem, bišķi vairāk varētu būt kaut kur līdz 180 hektāru zemes bija īpašumā tanī laikā. Bet, viņi vēl tur neko nebūvēja, tas bija Livonijas ordeņa valsts laikā, šis te 15. gadsimts, ja, bet Mūža kā tāda, pirmo reizi Kurzemes un Zemgales hercoggistes laikā tika minēta, tas ir 17. gadsimta beigas un 18. gadsimta pats sākums. Tanī laikā arī īpašnieks bija viens no Mēdemu dzimtas pārstāvjiem, protams, ne no tiem mēdemiem, kas 15. gadsimtā iegādājās šo te zemi, jā, jo 18. gadsimta sākums un 15. gadsimta beigas, un tā kā viņam pirmam mēdemam būtu jānodzīvo 250 gadi, lai beidzot būtu Mūža. Bet, kā mēs zinām, tanī laikā jau tā nemaz, nepārdeva, cilvēki dzīvoja un mantoja un vairākās paudzēs. Kas tur bija tāds interesants? Interesants bija tas, ka 1804. un 5. gadā Mūžā ciemojās tā laika Francijas karalis Luīs 18. Viņam ļoti patika, un tādēļ viņš uz turieni bija ne tik vienreiz, bet šo te 2 gadu laikā un arī tur uzturējās kādu laiku. Mainījās